Jums patīk skola? Daļēji. Gan jā, gan nē. Jā. Jā, patīk. Protams, ka patīk. Patīk, jā. Man patīk skola. Jā. 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 Nu jā. Jā. Kam nepatīk skola? Nē, man viņa patīk, tā, bišķiņ. Negluži. Nē. Varbūt. А как вам школа? Какая школа? Плохо. А мы ходим в школу? Да. Ходим. Jā. Draugi, mācības, tas viss ir vajadzīgs. Jūs galīgi neesat sadarīgi, kā izskatās līdz šim? Man nepatīk. Mēs neesam līdzīgi, bet tas laikam mūs arī tā kā. Vieno? Jā. Kāpēc gan nē? Jā, dažreiz var. Nē. Jā, ļoti dievinu skolu. Nē. Ļoti nepatīk. Kāpēc tā? Ļoti nepatīk. Es mācījos tādā dīvainā laikā skolā. Tas nav jautri mācīties. Kas ir tas, kas tevi piesaista tajā ielīgajā vietā? Es tur beidzot satieku jauns cilvēks. Beidzot? Tā kā visu dienu spēlējot LOL, izrādās nevar satikt jauns Un ne cilvēks. īsti LOL. Skolā es parasti aizmugurēs sēžu un tur var izkaut ko telefonu darīt. Mēs jau zinām, par ko runā, vai ne? Bet... Angry Birds, vai ne? Jā. Ok, ko tu spēlē? Blacklight Retribution. That's so obscure. Tu esi vienkārši gaming hipsters. Kas tev labāk patīk no mācībām? Mācībām? Ja godīgi? Nekas. Sameloju. Bija divi veidi cilvēki, tādi, kas mācās, tādi, kas nemācās. Es biju tas, kurš nemācās. Tu esi mele. Es zinu. Ļoti slikta meitene. Es neesmu slikta. Tev vajadzētu nopērt. Es kopā mācījos kādās 5 skolās līdz pabeidzu vidusskolu. 5? Jā. Tas ir iespējams skaidrs. Jā, 1. septembris īpaši ir iespējīgi, ka mācījos 5 skolās. Jā, un tad tev pajautā, kur tu mācījies iepriekš, un tad tu skaitīji visas tās iepriekšējās 4 skolas? Nē, beigās es biju tik liels, kā tu teici, nonkonformisms. Jā, nonkonformists. Nonkonformisms, kā es vairāk neatbildēju ne uz vienu jautājumu. Pārvācies no Valsts uz Rīgu? Jā. Smagi. Rīga ir liela pilsēta. Te ir trolejbus. Es zinu. Zini, kā atšķirt liela pilsēta no mazas pilsētas? Ļoti vienkārši. Vai ir trolejbus? Kā es biju kaut kādā 4. klasē, es paņēmu zīmolu zobos. Es nezinu, kāpēc es skraidīju apkārt. Un tad es ieskrēju tāpelē, un tas zīmols noskrāpēja man. Es ar zīmolu tā, un viņš noskrāpēja man augšslēs, man asiņoja viss. Tā kā, ja tu esi ierodies pilsētā, tad nezinu, cik viņi lieli ir. Paskaties, ja tur ir trolejbusi, tā ir liela pilsēta. Man labākais draugs izdarīja vēl trakāk ziņķi, bet pildspālam ir tā plasmas galiņa, metāla plasmas galiņa. Viņš uz zīmļasnāmajā ielika, tur nodrāza, un viņš ņauca. Tā tu nekad neesi darījis. Lai viņam viegli smilts. Mēs šodien vedām mazus bērniņus pierociņus. Un kā bija? Vajag jauki. Es arī viņus vedu, viņi visi pinkšķēja. Mums gan ne. Viņa laikam tevs baidījās. Tad tev arī no manis jābaidās, jo es nopēru nepaklausīgus bērnus. Jā, es neesmu bērns vairs. Ak tā, tas ļoti ambiciozs piebildi vispār. Eksāmeni tie vislabākie, vai ne? Tā. Nav tik sarīgi. Jā. Kāda starpība? Aizmirst pildspalvu. Sorry, nevarēšu šoreiz uzrakstīt. Paldies. Cik ir 2 plus 2? Pagaid, man vēl nav bijusi matemātika. Pamatskola vai vidusskola vai sākumskola? Kas tev patika vislabāk? Bērnu dārs īstenībā, bet pamatskola. Vidusskola. Pamatskola. Protams, ka pamatskola. Kāpēc? Balīts trakās. Kas tur bija tik traks? Viss kaut kādas. Meitenes bez krūšturiem. Arī tāds. Jā, tāds klases vakar, jā. Augstskola. Pamatskola. Tur tad vēl tāds jaunības gars vēl. Pamatskola, manuprāt. Man vislabāk patīk, vidusskola. Vidusskola, jo tur man visu lika mierā. Ko jūs novēlētu pirmklasniekiem, kas šogad pirmā reize ierodas skolā? Lai viņi nedomā, ka skola ir forša. Ar baudu dzīvi, tie sīkie. Tur pirmklasnieki skatīties. Valstī kā Latvijai vajag daudz gudrus cilvēkus ar gudrām smadzenēm. Cilvēks, kas būvē tiltus. Vajag cilvēks, kas būvē tiltus, un es... Ziemeļu pārvadu. Nesākt nodarboties ar tām lietām, kuras it kā nevajadzētu darīt. No visām pīpēšanām, dzēršanām, līdz tu sasniedz vismaz. Kokos. Sagatavoties 12 mokošiem gadiem. Negrauz zīmuļus, jo var saindēties. Domā, tu to vari. Es tev pamasēšu smadzenes. Skrien prom. Skrien.
Run, Forest, run! Laidies! Get to the chopper! Lai ātri paskrien šie 12 gadi. 12 gadi paskries, nemanot, vai ne? Cerams. Mazāk dzert, mazāk pīpēt, vairāk domāt par to, kāda izaugt. Lai viņi aiziet pēc telefona. Tu sēdi visu dienu, katru dienu un Tu mācīties. sev visu dienu, tas pirmklasniekiem, tas nozīmē daudz konfekšu un digimonu visu dienu. Nepazaudēt galvu. Кто бы ты сказала первоклассникам? Удачи, им еще очень долго учиться. Пум-пум. Да, им я пожелаю удачи, и чтобы у них все было А хорошо. сколько тебе лет? 18. О, уже можно. Neticiet tādiem onkuļiem kā es. Jā, dariet visu, ko jums saka vecāki, un tad jau viss būs labi. Ok, paldies, tev pamasēšu smadzenes. Abiem pēdējais gads. Pirmā vieta, ne? Nē. Jā, pirmā vieta. Jā. Mēs pilnīgi neesam sadarīgi, un tu skaties. Ko? Pirmā vieta TV. Pirmā vieta TV. Skolēns dārzā ziediem rautiem iebridis līdz pašiem ceļiem. Nu ko man, draudziņi, piespied subscribe pogu un seko mums draugos. Draugiem LV /Slīpsvītra pirmā vieta TV vai arī Twitterī twitter.com/Slīpsvītra pirmā vieta TV un tu neiegūsi neko.